No manas puses šodien tēma būs par tādu kā pagrieziena punktu ilgtspējības veicināšanai un tieši automašīnu ziņā. Mēs esam daudz domājuši, kur mēs atrodamies kā Baltijas tirgus dotajā brīdī, vai mēs esam pašā sākumā vai vidū, vai nu jau diezgan tādi attīstīti un zinoši, tad es nedaudz dažas tēzes par šo pieminēšu no savas puses. Man sauc Ilze Grase Ķibilde un paralēli arī Volkswagen un Audi amatam nesen mēs nodibinājām tādu kā Baltijas ilgtspējīgas mobilitātes aliansi, kuras es arī valdes priekšsēdētāju, un tādēļ dažus jautājumus es runāšu ne tikai Volkswagen un Audi zīmola vārdā. Kas mēs esam? Mēs esam meitas uzņēmums Norvēģijas organizācijai Moller Mobility Group, un varbūt tas ir iemesls, kāpēc jūs mūs ļoti bieži redziet dažādos fórumos, konferencēs, kur ir runa par elektroauto, jo, kā zināms, Norvēģija ir ļoti pieredzējis tirgus. Manuprāt, drusciņi pat, protams, netipisks, ar tuvu pie 100% elektroauto, bet ir lietas, ko mēs no turienes varam mācīties, tā sacīt, lai neuzkāptu uz grābekļiem. Tāpēc jau apmēram 2-3 gadus esam ļoti aktīvi arī vairākus no jums aicinājuši uz Norvēģiju, esam dalījušies ar pieredzi, kā tiek attīstītas subsīdijas valstī, kas, teiksim, ir labie piemēri un netik labie. Un, kā sacīt, man vienmēr ir viedoklis, ka ir lietas, ko mēs varam ļoti labi mācīties no kādiem esošiem blakus. Par pašu bez emisiju tēmu es gribēju uzsākt šodien skatoties globāli, un tad ejot vairāk jau uz tādiem tips un triks, latviski sakot, vai konkrētām lietām, ko mēs daram Baltijā. Ja mēs runājam globāli, tad starptautiskais enerģētikas pētījums norāda uz globāli pārdotajām elektrificētām mašīnām gandrīz vairāk kā 40 miljonu. Elektrificēts nozīmē gan elektro, gan arī plug-in hybrid. Un globāli šeit, es domāju, pilnīgi visi tirgi, jūs redzat statistikā, gan Ķīna, gan Eiropa, gan Amerika. Tieši 23. gadā pievienojās apmēram 14 miljoni. Ko tas nozīmē? Tas, ko mēs runājam par to, ka elektroauto samazinās, šie cipari rāda pretējo. Un, protams, ka Ķīna šeit ir ļoti liels līderis, bet tomēr, ja mēs skatāmies tieši uz Eiropu, tad arī Eiropā jūs redzat līdzīgu tendenci. Tātad Eiropā kopējais elektrificētais tirgus šobrīd ir 11,2 miljoni, no kuriem 23. gadā 3,2. Atkal ir tā pati tēze, ka tomēr šis te potenciāls ļoti pieaug. Plug-in hybrid ir alternatīvs variants tīrajam elektroauto. Tādēļ, ja mēs pastamies tikai uz elektroauto, tad atkal šeit statistikā jūs redziet 10 gadu laikā pieaugošu tendenci. Kas notiek ar mūsu tirgu? Protams, ka elektroauto attīstība Baltijā ir lēnāka nekā valstīs, kurās, piemēram, subsīdijas ir jau pēdējo 10 gadu laikā bijušas, un tas ir tikai loģiski. Mūsu viedoklis šobrīd ir tāds, ka šie 7% Baltijā īstenībā ir ļoti labs rezultāts priekš tā, ko mēs esam valstīs izdarījuši, 3 Baltijas valstīs, katrā dažādas subsīdijas, katrā dažāds temps, dažādi atbalsti. Mums bija iespēja arī ar dažiem no jums būt Norvēģijā Oslo, lielajā pasaules elektromobilitātes un vispār tādā ilgtspējības konferencē, kur īstenībā mēs secinājām, ka ar 7% elektroauto tirgu mēs nepavisam neesam pilnīgi nezinīši. Mēs esam diezgan jau zinoši, mēs esam iztestējuši dažas, teiksim, tēzes, un mans kolēģis Matīs, kas šeit uzstājas pagājis gadu, apstiprinās, ka burtiski vakar mēs saņēmām e-pastu saistībā atkal ar vienu jaunu tirgu, vairāk gan tas ir saistīts ar Indijas reģionu, kas vēlas ar mums aprunāties, kā tad mums tas viss sākās. Tā kā 7% tas priekš elektroauto ir ļoti dabīga attīstība, un mēs neekspektējam, ka nākamgad šeit būs 20 vai 70, bet ka tie būs arī plus daži procenti. Ja es nokomentētu varbūt no pārdošanas viedokļa, tad, protams, kad mēs kā vairumtirgotājs mēģinam atbalstīt dīlerus ļoti cik vien varam ar cenām, jo skaidrs, ka cenas šobrīd vēl joprojām elektroauto ir ļoti izaicinošas. Ja mēs paskatāmies arī uz atpakaļtirgus, uz atpakaļpirkuma vērtībām, kas arī ir ļoti liels izaicinājums. Tā kā tieši vakar, un šodien es nošēroju LinkedInā vai vakarā neatceros, bet Tomas Šefers, CEO Volkswagen grupas vadītājs pasaulē minēja, ka
Volkswagen kā zīmols apliecina vēlreiz, ka mēs esam pilnībā gatavi elektromobilitātes nākotnē, jo mums ir plāns 20,000 eiro vērts modelis ID for All, un 2027. gadā mēs vēlamies iznākt ar modeli 25,000 eiro mērtībā, kas ir modelis priekš ģimenes izmēra. Tā kā mēs esam kā ražotājs pilnīgi nodrošinājuši arī šo te cenu jautājumu. Un kā es minēju, jau kā tādas alianses pārstāvs, es nerunāju tikai savā vārdā, bet arī citu zīmolu vārdā, kā pati teiksim, tā tehnoloģija paliek aizvien pieejamāka. Tādēļ šobrīd ir tāds palēlinājums, bet mēs kā autoražotāju pārstāvi viennozīmīgi ticam nākotnes potenciālam. Un šeit tīri cipari no 2024. gada, kur mēs redzam kopējo Baltijas tirgu un pēdējo šo te janvārs līdz aprīlis terciāli salīdzinot 5 gadi. Un ņemot vērā, ka kopējais tirgus no janvāra līdz aprīlim nedaudz kritās, tad jūs redziet, ka patiesībā tendence ir ļoti līdzīga ar pagājušo gadu. Tātad, ja mēs skatāmies tīri uz statistiku, tad patiesībā mīts par to, ka elektromobilitāte ir totāli apstājusies, nav patiesība, bet es piekrītu tam, ka mums ir ļoti jāfokusēs uz cenu politiku un mums ir jāatrod pareizais produkts tirgu. Nākamā tēma, kā es minēju par aliansi, mēs vairākus gadus atpakaļ secinājām, skatoties arī uz Norvēģijas pieredzi, ka patiesībā elektromobilitāte ir tāda tēma, kur mēs varētu drusciņi izaicināt Rail Baltiku un teikt, ka tā ir tēma, kur mēs varam sadarboties 3 valstu līmenī. Mēs pakonsultējāmies arī ar cilvēkiem Rīgas domē, Tallinas domē, Viļņas domē un secinājām, ka jautājumi ir ļoti līdzīgi. Pievienojot Norvēģijas zināšanas, apmeklējām, runājām, mēģinājām izveidot tādu kā ciešu sadarbību tieši par to, kā būtu visefektīvāk izveidot dažādas atbalsta sistēmas e-mobilitātei. Šī visā procesā mēs secinājām, ka mēs kā Volkswagen un Audi viennozīmīgi nebūsim vienīgais spēlētājs jautājumā, bet ka mums ir jābūt daudziem kopā un inicējām alianses izveidošanu. Ko nozīmē alianses? Tā ir tāda bez peļņas organizācija, kurā sevi apvieno vairākus, ne tikai mūsu pārstāvētos zīmolus. Un tā kopš pagājušā gada man ir prieks teikt, ka mēs aliansē esam šie te zīmoli, ko jūs redziet, nesen pievienojās Baltijas pārstāvi arī Pasatoni grupa, mums ir Ford zīmols, Mercedes zīmols, arī Toyota, kuri, kā jūs ziniet, ļoti savādāk iespējams nekā citi zīmoli skatās uz auto industriju, un man bija svarīgi, ka tiešām šī aliansē ir arī Toyota, un mēs esam vienojušies, ka arī Toyota redz nākotni ilgtspējīgu. Ir dažādas tehnoloģijas, kā to sasniegt, un tāpēc arī mēs sakam, mēs runājam par dažādām bezizmešu tehnoloģijām un ilgspējīgas tehnoloģijām. Nissans šeit arī būs mašīnas, ko izmēģināt no kolēģiem, un mēs pārstāvot Volkswagen un Audi. Kā alianse, kas tad ir tie galvenie mērķi? Mēs esam nodefinējuši diezgan daudz, bet mēs esam ārkārtīgi priecīgi, kad ir uzņēmums tādi kā Elektrum, kas ļoti aktīvi sadarbojas ar visiem iespējamiem partneriem, lai uzlabotu infrastruktūru. Tādēļ mēs esam šeit un arī vairākos citos pasākumos kopā. Mēs viennozīmīgi redzam šo te politisko aspektu, ka varbūt kā ražotāji kopā esot Baltijā vienotā valodā un pārstāvot visus lielākos zīmolus, mēs varam arī šo tēmu uzrunāt efektīvāk. Tikko arī piedalījāmies Eiropas parlamenta debatēs ar kandidātiem Latvijā. Parīt tieši tāds pats pasākums būs Igaunijā un mēģinājām uzzināt un saprast, teiksim, viņu redzējumu par green shift vai zaļo virzienu, kas šobrīd ir viens ļoti svarīgs jautājums. Par to pieskaršos bišķiņ sekundi vēlāk. Tāpat arī izglītība un izpratne. Šeit droši vien es domāju, ka, protams, mūsu darbinieki ir ļoti izglītoti tādēļ, ka mēs ar šiem te auto strādājam ikdienā. Bet patiesībā piedaloties daudzās konferencēs un pajautājot, šeit es domāju būs cita statistika, bet ne e-mobilitātes autokonferencēs un pajautāt, cik no jums tiešām brauc ar elektroauto, vēl joprojām ir mazākā trešdaļa.
Tāpēc arī mēs uzskatām, ka šis te izglītība un izpratne no jums, no mums ir tas, mēs esam tie patiesībā, kas to var sniegt. Globālā sadarbība, kā es teicu, es ļoti ticu tādai sadarbībai, kur mēs varam viens no otru mācīties. Tādēļ šis te Norvēģijas piemērs un ir ļoti daudz interesants valsts, kuras patiesībā mokās ar tieši tādām pašām problēmām kā mēs, jo sustainable mobility vai ilgspējīga mobilitāte tas daudzām valstīm ir jaunums. Līdz ar to daloties un esot kopā mēs kā alianse noteikti uztveram kā vienu no saviem mērķiem, salikt kopā šīs te pareizās daļas un organizācijas un uzsākt diskusiju. Ko mēs darām lokāli, kā Baltijas organizācija, kā Baltijas uzņēmums? Mēs cenšamies izglītot sabiedrību arī piedaloties dažādos pasākumos, ne auto industrijas pasākumos un atspēkot galvenos mītus, jo ir ārkārtīgi daudz mīti. Nevar nobraukt ar mašīnu ziemā, nav kur lādēt. Principā nezinām, kā mēs ar to mašīnu varēsim izdzīvot viena mašīna uz visu ģimeni un tā tālāk un tā joprojām. Un tad šos mītus arī es pati personīgi, jau braucot vairāk kā 5 gadus, esmu gatava diskutēt un arī, protams, kolēģi gan no dīleriem, gan arī manā birojā esam gatavi šos mītus, kā saka, atspēkot. Un manis minētais jau temats par to, ka ņemot vērā, ka mēs esam ļoti tuvā sadarbībā ar Norvēģiju, tad mēs ļoti labprāt dalamies, un arī bijušais Norvēģijas transporta ministrs ir bijis gan Tallinā, Viļņā un Rīgā, lai tieši savas zināšanas dalītos ar līdzīgiem cilvēkiem šeit. Līdz, kā jau jūs redzējāt, tad 7% Baltijas tirgu elektroauto ir šobrīd tā tirgus daļa, un diezgan daudz ir arī Volkswagen un Audi. Un mēs, protams, par to ļoti priecājamies. Mēs secinājām, pārdodot mašīnas, ka viens ir, ka ir klients, kurš viņas nopērk, tā saucamajam flītam, vai, teiksim, savai organizācijai, vairākiem cilvēkiem, bet iekšēji organizācijā ļoti bieži nav neviens, kas varētu izstāstīt vairāk. Un atkal brīdī, kad pērkam, mums ir varbūt iepirkuma vadītājs un pārstāv no dīleri, bet brīdī, kad braucam, mums ir citi cilvēki. Un tādēļ mēs mūsu apmācību centrā izveidojām tādu elektromobilitātes pasākumu dienu, ko principā mēs varam saukt kā tādu team building, kur mani kolēģi no arī tehniskā departamenta apmāca par augstsprieguma tehnoloģijām, par to, kas patiesībā lācītim ir vēderā, kā tas viss notiek, kā tas brauc, kā tas lādējās, kādi ir tie principi, tieši lietotāju principi un iejusties elektroauto lietotāju lomās, īpaši arī uztaisot tādu triku, kā mēs piedāvājam test drive, nevis ar skaisti salādētu mašīnu, bet tieši pretēji maksimāli tukšu, un iedodot jums iespēju tādu kā karti izbraukt Rīgu un izmēģināt, kā tad ir ar pilnīgi visiem piegādātājiem, kas mums Rīgā ir, aizbraucot līdz pat Berģiem, Juglai, braucot atpakaļ šeit uz Jūrmalu un tā tālāk, un izbraucot, pamēģinot, atbraucot atpakaļ un pastāstot, kādas aplikācijas jūs izmantojāt, kā jums bija maksāt ar kartēm, kur vispār bija, kur nebija, kur nestrādāja, lādētāji un tā tālāk. Elektrum vienmēr strādā, bet es domāju par citiem, protams. Lūk. Un mēs tādi esam tagad dažiem uzņēmiem taisījuši un arī labprāt piedāvājam vienkārši kā tādu team building pasākumu, un tas ir tas mūsu inputs, ja tā angliski varētu teikt, vai tāds ieguldījums izglītošanā. Nu, lūk, un kādēļ tad mēs to visu daram? Šie CO2 mērķi, ko noteikti pieminēs daudz runātāji arī vēlāk, man varbūt tādi bišķiņi izklaidējoši slaidi tālāk būs, bet diezgan baisi izklaidējoši, jo, kā mēs zinām, ir šie Eiropas komisijas noteikumi par Fit for 55, un tas galvenais iemesls ir šī nenormālā Eiropas vidējā temperatūra, kas patiesībā aug, un, protams, es esmu karstuma cienītāja, es labprāt sēžu saulē, nevis ēnā, bet, protams, ja es paskatos uz šo jautājumu globāli, tad patiesībā tas ir diezgan dramatiski, kas notiek dabā. Otrais, protams, tie cilvēki, kas par to rūpējās, viņi ir reāli kaitinoši, to mēs zinām. Šeit ir viens vizuāls piemērs, ja, ka šie te dabas aizstāvēji, klimata aktīvisti, viņi ir diezgan agresīvi un viņi ir, teiksim, minoritātes joprojām. Bet patiesībā jautājums, vai ir kāds cits veids, kā ar to darboties, jo, protams, tie pretējie spēki, kas par to nedomā, ir daudz vairāk. Mums uzņēmumā
Mans finanšu direktors ir Norvēģis, viņam sieva ir no Brazīlijas. Un es nezinu, kurš no jums lasa ziņas no Dienvidamerikas, bet tikko kā Dienvidamerikā bija nenormālākie plūdi. Izrādās, tas bija viņas sievas vecāku pilsētā, un tie vecāki bija tikko Rīgā. Un viņi bija pie mums un teica, Dievs, cik pie jums ir droši, un man atkal liekas, cik forši būtu aizbraukt uz Brazīliju. Bet es paskatījos internetā viņu pilsētas plūdus, un tas bija tiešām dramatiski. Tā kā tā nav tikai bilde, tas ir patiešām tāda pilnīga realitāte. Ko mēs redzam klimata skeptiķu aktivitāti, šis ir Twitter piemērs vienkārši par postiem, cik daudz posti ir, pieņemsim, par tēmu klimatu skeptiķi. Nesauksim konkrētus aktīvistus vārdā, bet mums ir totāli skaidrs, kāpēc tas tiek darīts. Un, protams, tur ir aizmugurē šīs te politiskās intereses. Un tāpēc arī nobeidzot ar tēmu politiskās intereses, kā es minēju, mēs bijām tikko kā šīs te debatēs, un noteikti aicinu visus būt aktīviem vēlētājiem, bet izvēlēties to virzienu, jo, protams, ka ir šobrīd divi virzieni. Pirmā, īpaši mūsu teritorijā, ir ģeopolitiskā drošība, par kuru mums ir ļoti jādomā un ļoti katram mājās jāuztraucās. Un tas arī ir droši vien tāds atslēgvārds tiem, kas ir pret klimata drošību vai klimata pārmaiņām, jo tas ir viņa atslēgzirdziņš. Un es piekrītu, ka tā ir prioritāte, bet es arī varu diezgan daudz statistiku sniegt par to, ka ir ļoti daudz Eiropas Savienības atbalsts, kas aiziet tieši uz degvielas atbalstu, uz naftas atbalstu un tā tālāk. Tā kā teikt, ka mums ir vienīgā izvēle turpināt atbalstīt šos te ne klimata draudzīgos, teiksim tā, izeivielas, tā nav patiesība. Tas, ko mēs redzam, ka kandidātiem un jaunajām partijām būs ļoti liels izaicinājums saprast un sabalansēt šo te zaļo kursu ar drošību un ģeopolitiku. Redzēsim, kā tas viss tagad pat jūnijā izvirzīsies, bet neskatoties ne uz ko, mēs esam arī šī te Oslo konferencē dzirdējuši no Eiropas Savienības pārstāvjiem, ka zaļais kurs paliks. Jautājums ir par to, vai viņš tiks nedaudz paildzināts uz priekšu. Tādēļ es domāju, ka šī tēma ir ļoti aktuāla, un mēs kā autoindustrijas pārstāvi darīsim visu, lai uzlabotu šo situāciju arī mūsu tirgū. Paldies!